Man liekas, mēs vēl esam brīvi. Bet, mīļā, varbūt daudz cilvēku, teiksim, iedomāsimies zivi, kas ir noķerta tīklā. Cik es zinu, pie rūpnieciskās zvejas šie tīkli ir milzīgi lieli, un no sākuma tā noķertā zivs, viņi droši vien jūt, mani kaut kas nes. Varbūt tā ir traume, varbūt viņi kaut kur labi aiznesīs, varbūt man nav jāpūlēs ar peldēšanu. Būtībā viņa jau ir sagūstīta, bet viņa vēl to nejūt. Ja vēl pēc kāda laika viņa jūt, kaut kas nav kārtībā, es vairs nekontrolēju savas kustības, savu virzienu. Kā cits spēks kontrolē manu virzienu, vada mani, bet es esmu ūdenī, es varu kustēties, vienkārši man kaut kā, nav vairs tāds izvēles, kā bija. Un tad zivs sāk just, tā vairs nav gaiss. Tā ir spilgtā dienas gaisma, ir cita nāvējoša vide. Un tad viņa nosmok un mirst. Bet pirmā brīdī arī sagūstītajiem kristiešiem liekas, kā. Te ir mana vide, te palika vēl labāk, man vairs nav jāpiepūlās, man kāds jau sagramoja mutē ielika. Man tik atliek norīt. Bet mutē ir ielika salda un nāvējoša inde.